Tā, sveicien šovakar. Šodien nodošu jums ļoti senas, īpašas un vērtīgas praktiskas zināšanas, kā izlikt Lenormand kārtis, lai iegūtu prognozi visām dzīves jomām. Redzu arī pazīstamus vārdiņus. Prieks jūs redzēt, redzu arī daudz jaunus vārdus šovakar. Tā arī centīšos jums stāstīt, jā, sveikas, sveikas, lai ir saprotami gan tām, kuras neko par Lenormand kārtīm vēl nezina, tādu mums šovakar arī būs diezgan daudz, gan arī tām, kas Lenormand kārtas jau liek arī ikdienā. Tā, un arī šodien mums būs daudz praktiskās informācijas, mācību informācijas, bet darbosimies arī ar pašām kārtīm un pastāstīšu, kā. Tā, vajadzētu būt, uzlikšu jums prezentāciju. Uzreiz saku, ka ņemiet rakstāmos par rokai, jo šo te mācību materiālos es nesūtīšu, tāpēc pierakstiet interesantākās lietas, piefiksējiet, konspektējiet visu šo te bagātīgo materiālu, ko es jums šovakar esmu sagatavojis. Tātad, šodien mēs runāsim par Grant-Tablo izlikumu, kurā moto ir visa dzīve 36 lauciņos. Un kas tie ir par lauciņiem un kas tas ir par tādu svešvārdu, mēs tūlīt uzzināsim. Tātad Grant-Tablo tulkojumā no franču valodas nozīmē lielā bilde. Grant, lielā, tablo, bilde. Cilvēka lielā dzīves bilde ar visām dzīves jomām. Un kas ir šie lauciņi? Nu, kurienes? Tās ir tās pašas Lenormand kārtas. Un kas ir Lenormand kārtis? Tā ir sena zīlēšanas sistēma, kuru veido 36 dažādi simboli. Tie ir gan dzīvnieki, gan ziedi, gan debesjuma parādības, saule, mēnesis, zvaigznes, mākoņi, gan arī citi tādi mums ikdienā bieži sastopami priekšmeti, kā atslēgas, gredzens, grāmata. Un šie 36 lauciņi ir tās pašas 36 Lenormand kārtas tieši tādā pašā secībā, kā tās ir komplektā no 1 līdz 36. Tātad šis te izlikums, Grant-Tablo izlikums, kad izliek visas 36 kārtas, 36 lauciņos tiek uzskatīts par lielo Lenormand kāršu trumpi, priekšrocību un tādu īpašo unikālo lietu, kuras nav taro kārtīs, kuras īsti nav arī spēļu kārtīs, ar kurām senāk zīlēja, kad vēl līdz Eiropai taro kārtas tā nebija nonākuši. Un, jā, tas ir tāds īpašs izlikums tieši Lenormand kārtīm. Un to sauc arī par šo kāršu nolasīšanas augstāko meistarības pakāpi. Jo nolasīt visus 36 lauciņus, tas prasa diezgan daudz laika, un man jāsaka godīgi, tās ir vismaz 2 stundas. Jo, ja sākumā šķiet, ka neko es tur nesaprotu, es neko tur nevaru atrast un saprast, tad pēc kāda laika tā bilde sāk atvērties, tā bilde sāk kļūt interesanta, ieslēdz tādas izmeklēšanas azarts un spējas cilpot, staigāt pa tiem lauciņiem un meklēt, salīdzināt. Nu, un tad jau tas prasa daudz uzmanības, koncentrēšanās un aizrautības. Bet ko es arī sapratu šovasar, kad es ļoti daudziem cilvēkiem gan nometnē, gan evertu pasākumā, gan citās tādos festivālos un pasākumos stāstīju par Lenormand kārtīm, tad es pati kaut kādā brīdī izteicu šo frāzi, ka ja jums ir Lenormand kārtis, uz kurām ir atslēgas vārdi, un tādas mūsdienās sāk parādīties arvien biežāk, ievērojot veco laiku modi, kad nenāca klāt ne bukletiņi, ne pamācības, jo papīrs bija dārgs, tad kāršu nozīmes drukāja arī uz pašām kārtīm, gan vācu valodā, gan angļu valodā. Un, ja jums ir arī Lenormand kāršu grāmata vai šī izlikuma tāds galdautiņš, par kurus jums vēl šovakar pastāstīšu, tad principā jums nav vajadzīgs pilnīgi nekādas zināšanas par Lenormand kārtīm.
Jo jūs varat salikt kopā lauciņu nozīmes, plus kāršu nozīmes, un sanāk tā kā matemātiskā formulā 1+2 sanāk 3. To es jums šovakar vēl stāstīšu, kā tas notiek. Laustiņš. Nē, es vēl būs. Jā, un to mēs šodien arī izpētīsim un uzzināsim. Tā kā šis izlikums ir ļoti labs ar to, ka jūs ar to varat darboties, jūs to jau varat izmantot ziemas saulgriežu zīlēšanā šo sestdienu un svētdienu. Jūs to varat izmantot jau vecgada vakarā, bet nu tad noteikti laicīgi, kad klausītāji vēl būs gatavi klausīties lielo informāciju. Jā, tā kā ar to jūs īstenībā varat sākt. Tas ir pats grūtākais Lenormand kārtīs no vienas puses, bet no otras puses esmu radījusi jums mācību materiālus un tādus burvīgus instrumentus ar špikeriem, kas jums palīdzēs, un jūs tieši ar šo varēsiet sākt. Un uzreiz arī jāsaka, ka šis ir senākais Lenormand kāršu likšanas veids. Tikpat sens kā pašas Lenormand kārtas, 200 un 225 gadus senas, cik jau ir atrasts muzejos vecākās Lenormand tipa kārtas. Un visās šajās pamācībās, tur, kur jau nāca tādas mazas lapiņas klāt, bija šis lielais izlikums izlikt vienā reizē visas 36 kārtas. Jā, un to mēs redzam arī mūsu latviešu unikālajā dārgumā. Laimes spēles kārtīs. Varbūt esat pamanījušas jau kaut kur arī manās Facebook lapās un kursos. Tās ir pašas Latvijā pirmās izdotās kārtas. Iedomājieties, ka pirmās kārtas, ko nodrukāja, nebija gan parastās spēļu kārtas, kuras varēja pārdot pavisam lielam cilvēku lokam, bet tieši zīlēšanas kārtas bija pirmās. Tās nodrukāja pirms 150 gadiem Jelgavā, un tās, protams, pārtulkotas no vācu valodas, bet arī jūs redzat uz kastītes ir jau attēlots kāršu izlikšanas veids 9 kārtas, varam saskaitīt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nu, un tātad 4 rindās. Te jau uz kastītes ir attēlots, jo šeit nenāca arī klāt ne bukletiņš, ne grāmatiņš, nekas aizmugurē tikai bija uzrakstīts. Tā kā tas ir senākais Lenormand kāršu likšanas veids, un man šogad arī ļoti daudz jautā par izlikumiem, kādi ir tie Lenormand īstākie izlikumi. Patiesībā es arī saku tā, ka Lenormand kārtīm ir šis te lielais izlikums pašos pamatos, kur izmantoja gan Francijā, gan Vācijā, gan citās valstīs, kur lika šīs kārtas, arī Amerikā. Un būtībā 3 kāršu izlikums. Visi pārējie maģiskie krusti, astroloģiskie māju izlikumi un visi apli un sirsniņas un kvadrāti, tas viss pārsvarā nāk no taro kārtīm. Jūs to varat izmantot arī ar Lenormand kārtīm, bet tādi tīrie, unikālie Lenormand kāršu izlikumi ir šis te lielais un 3 kāršu izlikums. Nu, tāds patiesībā arī ir. Un šeit jau jūs redzat mūsu šī vakara plānu. Kā mēs darbosimies. Es jums pastāstīšu par to, kas vispār ir galdautiņš, kas ir galdautiņš, maģiskais galdautiņš, speciālais galdautiņš. Tie ir veseli 3 dažādi. Pastāstīšu par katru no šiem vārdiem atsevišķi, kā sākt darbu ar šo lielo izlikumu un kā beigt, un praktiskie piemēri. Lai mums būtu praktiskie piemēri, jūs varat sev izlikt kārtas, kuras no jums jau zina šo izlikumu, vai arī vienkārši, ja jums ir Lenormand kārtas, 9 kārtas 4 rindās, un tad arī mēs skatīsimies, runāsim par dažādiem šiem te lauciņiem, un varēsiet savus piemērus ierakstīt čatiņā, un es palīdzēšu iztulkot. Piemēram, uz ankura lauciņa jums ir lapsas kārts, vai uz jātnieka lauciņa jums ir sievietes kārts, un tad jau arī redzot jūsu piemērus, palīdzēšu iztulkot. Bet arī par to, kā tulkot šīs te kombinācijas 1+2 ir 3, arī pastāstīšu. Tātad galdautiņš, atsevišķi. Kas ir galdautiņš? Tas ir tas, ko mēs liekam uz galda, un kā mēs zinām, visos svētkos, pirms svētku mīlesta, mēs uz galda liekam galdautiņu. Nu, mūsdienās jau ir populāras visādas galda sedziņas un galda tēliņi, bet ja jūs tiešām gribat, lai jūsu ģimenei, darba kolēģiem un visiem būtu no šī svētku mīlesta
arī svētība, veiksme, veselība, bagātība, tad es vienmēr iesaku uzklāt arī galdautiņu, jo galds bez galdauta piesauc nabadzību. Tas ir tāds sens ticējums no mūsu kultūras, arī no citām kultūrām, tāpēc pats galdautiņš ir jāliek uz galda arī svētku mīlestos. Un pēc tam, pēc latviešu tradīcijām, kā mana mamma un vecmāmiņa mācīja, lika 3 lietas. Vēl pirms jūs liksiet piparkūkas un zirņus un vispārējo svece, sāls un maize. Šīs 3 lietas jūs liekat uz galdautiņu. Uz galda, un tad viss pārējo. Tātad galdautiņš ir tas, kas nosedz. Kas ir maģiskais galdautiņš? Tas ir tas galdautiņš, kur jūs izmantojat kāršu likšanai, kur jūs izmantojat rūnu likšanai. Tātad maģiskais galdautiņš ir jau tas, ar kuru jūs izmantojat arī kādam maģiskam darbam, nākotnes zīlēšanai, un to galdautiņu gan neizmantojam svētkos. Tāpēc viņš ir maģiskais, vai viņš ir paredzēts tieši tikai un vienīgi šim mērķim. Un maģiskais galdautiņš no parastā atšķirās ar to, ka tas jau ir maģisks instruments, un tas nevar glabāties, kur vien sanāk. Nav vēlams, lai to redz, aptausta, izmanto citi cilvēki. Tāpēc, ka tātad tas ir īpašām darbībām, īpašiem mērķiem. Un kas ir speciālais maģiskais galdautiņš? Speciālais, ja uz šī galdautiņa jau ir kaut kas, kas šo galdautiņu padara īpašu. Tātad, piemēram, ja tas ir Grand Tableau izlikuma galdautiņš, tad tur jau būs virsū lauciņi, 36 lauciņi, 36 mājiņas, kastītes. Tikpat labi ir arī speciālie galdautiņi ar stihijām, ar dažādiem simboliem, saules un mēness galdautiņi, ar sakrālās ģeometrijas, ar dzīvības zieda, dzīvības sēklas, dažādiem attēliem. Un ko līdz tur jau ir virsū simbolika, kurā ir kaut kāda speciāla nozīme, tas jau ir speciālais maģiskais galdautiņš. Un maģiskais galdautiņš var būt arī kāda jūsu sēdziņa šallīte, arī bez simboliem. Man pirmais maģiskais galdautiņš bija manas omes atdotā linu sedziņa. Tātad arī, un tad to es izmantoju tikai kāršu likšanai. Lūk, cik liela atšķirība? 3 dažādi vārdi un 3 lielas atšķirības patiesībā. Un šis galdautiņš, maģiskais galdautiņš, es viņu saucu par ekrānu. Tas ir ekrāns, uz kura mēs skatāmies to kāršu vēstījumu, uz kura mēs redzam pašreizējo situāciju, mēs redzam pagātni, mēs redzam filmiņas, bildes, sižetus par gaidāmo nākotni. Tas ir tas ekrāns, tas ir tas lauks, tā ir tā matērija un vieta, kur mēs skatāmies un saņemam informāciju. Jā, šis te vārds ekrāns, lauks man arī noformulējās tikai pēdējā laikā, jo es sevi pieķēru pie tā, ka tad, kad man kursos iesūta praktisko izlikumu bildes, es ļoti daudz pievēršu uzmanību tieši galdautiņam. Es uzreiz tā kā neskatos, kas tur ir par kārtīm un kas tur ir par vēstījumu. Es uzreiz skatos tā, es parasti saku, kāds smuks galdautiņš, kāds krācains vai kāds lina galdautiņš. Jā, jo man uzreiz zemapziņa sāk lasīt arī to ekrānu, uz kā tad mēs to visu darām. Un vēl, kas ir svarīgs šiem te maģiskajiem galdautiņiem, ir īpaši sākumā, kad jūs sāksiet likt kārtas, patiesībā mēs lasām energoinformatīvo lauku, no turienes mēs arī saņemam informāciju, un šis galdautiņš, tad, kad jūs viņu uzklājat, palīdz šo informatīvo lauku kā atvērt. Vai atvērt jūsu informāciju, vai atvērt jūsu intuīciju, atvērt jūsu zemapziņu. Un tad, kad jūs beidzat darbu ar kārtīm, ar astrokārtēm, ar numeroloģiskajām matricām, jūs tur skaitļojat, vai rūnas jūs izmetat, vai vēl kaut ko citu darat, tad arī jūs aizverat ciet šo galdautiņu, un tas palīdz jums atslēgties, tas palīdz aizvērt šo te lauku, kur jūs esat atvēruši, tas palīdz arī pārtraukt saikni ar jautātāju, piemēram, jūs likāt kārtas draudzenei, un jūs aizverat ciet, jūs sakat, darbs ir pabeigts, un arī palīdz atslēgties. Tā kā šis ir arī tāds rituāls darbības, kas visā tajā procesā notiek. Jā, tā kā tas ir par to vispār, kas ir galdautiņš un kāpēc viņš ir vajadzīgs. Es esmu no tiem skolotājiem, kas saka, ka viņš ir vajadzīgs un ka galdautiņš ir ļoti svarīgs. Tas ir tieši tikpat svarīgs jūsu rīks kā pašas kārtas.
Tā kā kārtas mēs cienām un runājamies ar viņām un glabājam un noliekam tā, un mums ir visādi savi noteikumi, tas pats ir arī ar galdautiņu. Un tā tad galdautiņi var būt arī ar uzrakstiem dažādiem, lauciņu uzrakstiem, un pats tātad uzreiz top par zīlēšanas rīku konkrētu jau un strādā tādā pašā veidā arī kā kārtis. Un, ja jums ir galdautiņš ar simboliem, tad arī jums ir jāzina katra simbola nozīme. Ja jums tur ir saule, mēnesis, ko tas nozīmē, ja jums tur ir mēnesis, trīsvienības dievietes zīmes simbols. Varbūt jums tur ir krauklis. Ko nozīmē krauklis? Pavadonis starp dažādām pasaulēm. Katrs simbols, kas jums tur ir, jo tas jums var palīdzēt, un tas jums var arī traucēt. Ļoti daudz ir visādi austrumu kultūru simboli, ķīniešu hieroglifi. Vai jūs zināt, kas tur ir rakstīts? Varbūt tur ir veiksme un bagātība, varbūt tur ir aiziešana. Vai jums ir arī Indijas dažādi simboli, senie un rokas un tā tālāk, un tad arī, vai tas ir aizsardzības simbols, vai tas simbols aizver to lauku vai atver. Tā kā vēlams ir zināt. Un, ja jums tas viss nav vajadzīgs, tad izvēlieties galdautiņu vienkrāsainā. Ar vienkrāsainu fonu ļoti labi mums latviešiem strādā lina galdautiņi, fantastiski, jo tumšie it kā palīdz, arī baltie palīdz, bet tas pelēkais fons, viņš ir tik neitrāls un tik tāds mūsu acīm, mūsu ziemeļnieku dvēselē tāds pierasts, ka tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti labi izvēlēties arī lina galdautiņus. Nu, lūk, un nonākam pie šī vakara mūsu galvenās tēmas - grāmattablo izlikums. Tātad viņš sastāv no 36 lauciņiem. Jūs redzat te attēlā. Kā viņi veidojās? Tad, kad šīs 36 kārtas izliek 9 kārtas 4 rindās. Un arī jūs redzat, secība ir tieši tāda pati kā Lenormanda kārtīs. Pirmā ir jātnieka kārts, arī šeit pirmais lauciņš ir jātnieka kārts lauciņš, un pēdējais ir krusts. Un arī e-pastā es jums nosūtīju vēl papildu mācību materiālu šo te, lai jums ir, lai jūs zināt, ko katrs lauciņš nozīmē. Un tas princips ir tāds, ka šis lauciņš ir tas vieninieks, tā mājiņa, tā kastīte, tā vietiņa, tā dzīves joma, tā dzīves notikumi, tie dzīves cilvēki, kuros iekrīt iekšā tā kārts, kuros iekrīt iekšā konkrētā kārts, un tā kārts ir tas divnieks. Un tad, kad mēs saliekam lauciņu nozīmi kopā ar kārts nozīmi, mums sanāk tas trīnieks, tas kāršu vēstījums. Jā, un vēl tālāk par to mēs runāsim. Un šim te izlikumam, nu jau mūsdienās parādās arī dažādi galdautiņi, kā tādi špikerīši. Šeit mēs pa kreisi redzam Čiro Marčeti slaveno Lenormanda kāršu galdautiņu, kuru arī viņš pats personīgi pārdod Etsy veikalā, nezinu, vai vēl ir. Ar to nodarbojās viņa sieva Floridā. Jā, man arī vienu gadu šis galdautiņš bija mana vienīgā un galvenā Ziemassvētku dāvana, jo nekas cits nesanāca vairāk, tā kā, jā, viņš arī izdod viņu drukā un sūta no Amerikas. Ja jūs gribat, varat pasūtīt, un ja jums ir šīs kārtas, kur arī jau parādījās šis princips. Lauciņu princips attēlots tieši tādi paši zīmējumi, kā uz kārtīm. Un tad arī ir daudz vieglāk pacelt kārti augšā un paskatīties, kas tur ir par simbolu, jo rekur blakus ir pa labi. Vēl viens lielā izlikuma galdautiņš, arī redzat, lauciņi ir iezīmēti, bet ja mēs nonākam kaut kur vidū, tīri praktiski, ir grūti atcerēties, vai tur ir 13., 14. vai 15. kārts. Nu, tad ir jāskaita līdzi. Nu, man šāds galdautiņš arī bija, bet es viņu īsti neizmantoju, jo tiešām ir vienmēr jāskaitļo, vai tā ir lapsa, vai tas ir lācis. Nu, tad būtībā vajadzētu tur iezīmēt pašai cipariņus, bet vismaz tādā veidā. Ja ne vārdi, ja ne bildīts, tad vismaz būtu labi kādi cipariņi, lai būtu, lai mēs varam orientēties, jo patiesībā nav nemaz tik viegli pēc tam atcerēties.
Nu, un tad šogad, gada nogalē, kad šīs te prognozes sāk aktualizēties un man sāk jautāt pēc viņām, un man arī pašai patīk vairāk likt kārtas tieši rudenī un ziemā. Tas arī latviešiem bija lielais zīlējamais laiks no ziemas salgriežiem, no 21. decembra līdz 6. janvārim zvaigznes dienai bija lielais nākotnes lūkošanas, nākotnes zīlēšanas laiks. Kad zīlēja ražu, kad zīlēja preciniekus, kad zīlēja laikapstākļus, kāds būs nākamais gads, sauss, bagāts vai bada gads. Nu, un tad arī man radās doma izveidot šo te galdotiņu, jo arī manas kārtas, jūs redzat, manas izdotās tās baltās Lenormand kārtas jau arī parādījās ar atslēgas vārdiem, kas ir uz pašām kārtīm, lai varētu darboties, lai varētu iemācīties un atcerēties. Jo es saņēmu ļoti daudz lūgumus tieši par to, ka es jau gribētu tās Lenormand kārtas likt, bet es nevaru atcerēties tās nozīmes. Nu, man nesanāk. Un tad es domāju, jā, ka tā būtu tā pievienotā vērtība. Un tad radās arī šis te galdautiņš, kur ir gan numuri, gan kāršas nosaukumi, gan arī atslēgas vārdi. Un vēl viens ļoti noderīgs špikerītis. Laika norādes. Jūs redzat, tātad, piemēram, mājas lauciņš, mājas kārts simbolizē ģimeni. Šis lauciņš mums parādīs, kā nākamgad ies ģimenē, kā ies ar mājokli. Varbūt tur ir vajadzīgs kāds remonts vai kāds skaists jauns dizainisks risinājums, vai tur būs pārmaiņas mājā, ģimenē, radiniekiem, vai tur būs stabilitāte. Un apakšā ir arī tādā slīprakstiņā laika norādes ilgi stabili. Ja jums šeit iekrīt kāda darba kārts, karjeras kārts, tad zinat, ka darbā viss būs stabili, bez izmaiņām, rutīna pēc noteikumiem un tā, kā viss bija līdz šim bijis. Tā kā šeit jums arī ir, cik drīz, cik ātri tas notiks. Piemēram, kaut kur iekrīt zivju naudiņas kārts uz jātnieka kārts, tātad drīz, kaut kad tuvākās pat dienas, nedēļas laikā vieninieks tas notiks. Bērna kārts jūs redzat spontāni, jo kāds ir bērns? Viņš pēkšņi izdomā, viņš pēkšņi aizskrien uz citu pusi. Tātad negaidīti kaut kāds pārsteigums, ja tur ir, piemēram, ziedu kārts, negaidīta dāvana. Spontāna svētku ideja, nosvinam beidzot to gada nogali. Un arī, cik stabili vai pārējoši tas notiks. Tātad mākoņu kārts pārējoši, 6. lauciņš, kā mākoņi atnāca, tā viņi arī drīz vējš uzpūtīs un aizies, vai, piemēram, stabili kuģis, viņš ilgi, lēni dodas pāri okeānam. Kā sagatavoties darbam? Kā sagatavoties darbam, ja jūs šo te izlikumu izmantojat? Pirmais noteikums, ko daudz no jums aizmirst, jo īpaši tādēļ, ka daudzām ir čiromarčeti slavenās kārtis, kurās ir papildinātā versija 45 kārtis ar 8 papildus kārtīm, ar 2 vīriešiem, 2 sievietēm, ar putniem un pūcēm. Un ja jūs liekat šo lielās bildes izlikumu, noņemiet visas papildus kārtas, kas jums ir nost. Kāpēc? Jo jūs izliksiet 36 lauciņos, 36 kārtas, un tātad cik jums 9 vai pat vairāk kārtas paliks pāri. It kā liekas, tāds nieks vien, palika. Bet, ja jums tajās pāri palikušajās kārtīs ir iekšā saulīte, kas jums dod enerģiju, veiksmi, izdošanos visam gadam vai kaut kādai dzīves jomai. Ja jums tajās pāri palikušajās kārtīs nav iekšā zītiņas, kur ir jūsu naudas lietas, finanses, tas ir īstenībā tāds liels risks pazaudēt svarīgas enerģijas un svarīgas lietas jūsu dzīvē. Tāpēc mēs strādājam ar pamatsistēmas kārtīm vienmēr. Vai, piemēram, tajās pāri palikušajās kārtīs paliek vīrietis. Tas, ko jūs nākamgad gribat satikt. Un viņš nekur neparādās, jūs neredzat, kur jūs viņu varat satikt darbās, dabā, atpūtā vai kaut kur kolektīvā. Viņš vispār jūsu izlikumā netiek iekšā. Tāpēc tas ir tāds milzīgs risks un ļoti svarīgs noteikums. Otrs. Tas gan ir baigi forši, un to jūs varēsiet arī izdarīt šajā maģiskajā ziemas salgriežu laikā, nedēļā.
Un, kā mēs zinām, tas saulgriežu svinēja vismaz 3-4 dienas. Tad mums ir gan piekdiena, sestdiena, svētdiena, pirmdiena, 23. decembris, gan mums tur ir mēnesfāžu mājiņa, saspringtā mēnes diena. Bet līdz pirmdienai jūs varat savu galdautiņu iedzīvināt. Ko tas nozīmē? Iedzīvināt. Arī kārtis, arī citus jūsu maģiskos jaunos priekšmetus. Varbūt kādu akmeni jūs sev uzdāvinājāt, varbūt runas pasūtījāt. Varbūt jums skaņu bļoda vai kāds zvaniņš ir parādījies jauns. Visi šie maģiskie instrumenti, maģiskie rīki strādā daudz labāk, ja viņi ir iedzīvināti. Tāpat kā, piemēram, automašīna, ar kuru jūs varat sarunāt, tāpat kā ģitāra, klavieres, kas ir iespēlētas, pilnīgi var just, ka tajā instrumentā vai priekšmetā ir kaut kāda enerģija. Un kā to var izdarīt? Jūs varat šo te galdautiņu apvēpināt ar augiem. Varbūt jums ir tas pats kadeķītis mājās, salvija, dievkociņš, nu, visādi augi, kas jums mājās ir, jūs varat viņam apkārt apkvēpināt. Vīrakus, ja jūs izmantojat. Arī varat uzpūst drusciņu ziedūdeni aizmugurē, tur, kur nav krāsas, tur, kur nav raksti, stūrīšos iesmērēt eļļiņu. Es zinu, ka daudziem maģiskiem rīkiem, bet, nu, arī tā, protams, atstās pēdas, bet arī, es zinu, maģiskajām lēlītēm kaut kur aiz austiņas vai kaut kur uz jaciņas var iesmērēt arī kādu eļļiņu. Arī zinot, ko tā eļļiņa jums dos, vai enerģiju, vai tieši nomierinās, vai dos to mainītās apziņas tādu meditatīvo stāvokli, arī izvēlties aromātu speciāli. Varat zvaniņus izdzindzināt, tinkšas, skaņu bļodu, galdautiņam veltīt koncertu veselu, lai viņš ievibrējās, lai viņš attīrās. Un varat uzzīmēt uz savu galdautiņa zīmes. Jā, man ir arī mana galdautiņa pircējs, kas lūdzu uzrakstīt vārdu. Un tad man tas arī bija tāds liels izaicinājums, kā tas būs rakstīt, bet nu, tā arī teica, ja tur būs virsū mans vārds, tātad viņš klausīs tikai man un dos vēl papildus spēku. Bet to jūs varat izdarīt arī pašas, uzzīmēt gan stihiju zīmes, zemes, uguns, ūdens, gaisa. Varat rūnas uzzīmēt, bet zinot, ko kura rūna dara. Savu vārdu, savu zodieka zīmi, savu skaitli, visu to, kas jums palīdz, kas šo galdautiņu padarīs īpašu, jūsējo. Ne tā kā no veikala vai kaut ko pasūtīt, bet tieši jūsējo. Un arī jūs varat parunāties un palūgt. Ieprogrammēt un palūgt. Visiem maģiskiem rīkiem mēs nekad nesakam pavēles formā. Tu darīsi to, tu man radīsi to, tu skanēsi tā un tā, un tā tālāk. Mēs vienmēr arī kārtīm palūdzam atbildes un padomus. Un prognozes arī galdautiņam var teikt, ka tu esi tas ekrāns, uz kur es vienmēr redzēšu patieso bildi, patieso situāciju, kā tas viss ir. Jo mēs daudz ko caur savām emocijām redzam subjektīvi, ne tā kā varbūt patiesībā tas ir. Un tu esi mans ekrāns, uz kuras redzēšu vienmēr pareizās atbildes, padomus, varbūt kādus vērtīgus brīdinājumus, varbūt kaut kādas pārmaiņu vēsmas jau laicīgi ieraudzīšu. Tā kā jūs varat ar viņu parunāties un iedzīvināt arī īpaši šajā maģiskajā laikā. Kur likt galdautiņu? Visus galdautiņus, kāršu galdautiņus, runu galdautiņus, maģiskā altāra galdautiņus mēs neliekam uz zemes. Tā kā es esmu tāds vecmodīgais skolotājs, zinu, ka tagad ir moderni uz zemes sēdēt un meditēt un spēlēt dažādas spēles maģiskās, bet kāršu likšanas galdautiņus un tādus ekrānus un lauku lasošus un arī nākotni ietekmējušus laukumus mēs neliekam uz zemes. Manis veidotais galdautiņš ir liels. Viņš ir tiešām liels, lai uz tā satilptu visi 36 lauciņi tādā pašā izmērā, kādā ir manis veidotās Lenormand kārtis, lai jūs precīzi varat ielikt. Tātad viņš sanāca liels. Tad, ja jums nav tik liels galds platumā, vismaz 60 cm, nu, kas patiesībā ir standarts, tad var likt arī uz gultas, uz dīvāna, bet nu, ne uz zemes. Jā, tā ir, nu, es to saucu par tādu necieņu, un nu, tur ir vēl citas visādas maģiskas lietas, bet jā, šovakar. Tā tad var likt arī svecīti, jūs izliekat galdautiņu, uzliekat virsū arī svecīti, un varat uzlikt arī citus spēka priekšmetus. Varat likt arī pa stihijām, zemes stihijai akmeņus, kristālus, visus dārgumus, kas jums ir. Gaisa stihijai
vai nu spalviņu, vai nu zvaniņu, ūdens stihija ziedūdeņus, eļļiņas un viss to, kas jums ir, un uguns stihija jums būs svecīte. Kā notiek kāršu izlikšana? Vēl mēs neesam tikuši līdz kāršu likšanai, jo mums ir jāizdara 3 svarīgi punkti. Tā kā šis ir Lenormand kāršu tāds izlikums, un Lenormand kārtīm ir savs arī sens noteikums, noslēpums, lai šīs kārtas ieslēgtos un runātu tieši par to konkrēto cilvēku, vai par jums, vai par jūsu draudzeni, vai par jūsu māsu, vai par jūsu dzīves biedru. Tad, attiecīgi no tā, vai tā ir sieviete, jūs pati, vai jūs draudzene, vai tas ir vīrietis, dzīves biedrs, brālis, priekšnieks, ko viņš tur ir izdomājis nākamgad. Tad mēs atrodam sievietes un vīriešu kārti un dodam šai kārtī vārdu. Ja jūs nezināt vārdu, tad vienmēr pajautājiet vismaz vārdu pirmo burtu. Jo burts atbilst kādam skaitlim, skaitlis atbilst kādai enerģijai, planētai, un mēs jau tiekam klāt pie cilvēka informatīvā lauka pats caur vienu burtu. Daudz ātrāk. Protams, var arī iztikt bez vārdu un burta, bet tad tas prasa kārtību bišķiņu vairāk laika. Un tad šo kārti ieliek atpakaļ starp visām kārtīm un maisa. Un tad, kad jūs maisat domās, vai varat arī runāt, man patīk arī runāt, man patīk arī rakstīt, noteikti nosakat laika termiņu, cik daudz kārtīm, kādā laika nogriezienī ir jāskatās, kurā jūsu dzīves lapusē viņām ir jātrāpa tieši. Un tā var būt atbilde uz vienu jautājumu, kaut kādu vienu jautājumu. Vai man nākamgad izdosies aizbraukt ceļojumā, vai man nākamgad mainīt darbu, vai man nākamgad savu biznesu, hobiju pārvērst biznesā. Viens konkrēts jautājums šobrīd, vai tā var būt mēneša prognoze, arī, piemēram, 1. janvārī būs jau 3. mēnesa diena, jūs varat izlikt visu lielo janvāru prognozi. Tad varam likt arī pusgada prognozi, jo es vairs neiesaku likt gada prognozes lielās. Kā mēs zinām, pasaule mainās, laiks rit straujāk, tas ir pat zinātniski pierādīts. Un arī kārtīm ir ļoti grūti vienā tādā izlikumā un vienā reizē parādīt visu gadu. Jo ļoti strauji mainās ārēji apstākļi, politika, pasaule un vispārējais ļoti strauji aug arī tagad cilvēki, kļūst ar vien smalkāki, garīgāki un mācās visu kaut ko. Tāpēc es iesaku likt, ja jūs gribat nākamgada prognozē, likt 1. pusgada prognozi. Bet ja tomēr jūs gribat visam 2025. gadam, tad es tos drīzāk nosaucu kā tādus padomus. Jūs varat likt lielu izlikumu visam gadam, bet tad ar tā domu, ka tie man būs padomi, tās man būs tādas ceļa norādes, tādas vērtīgas lietas visam gadam, bet viņas neparādīs jau tādus konkrētus notikumus. Jā, jo šis te būtībā, to es pamanīju arī salīdzinoši nesen. Šogad izteikti, bet jau tādas izmaiņas, ka tā notiek, parādījās jau pagājušajā gadā patiesībā. Jo tad, kad arī tulkoju kārtas, tad jutās, ka kaut kas nav. Tā kā es saku to par visu gadu, bet jau likās, kad jutīsies izmaiņas. Jūs varat uzrakstīt, kāda jums ir sajūta par šo te. Jā, un tad izliekam kārtas pa vienai katrā lauciņā. Ja jums ir lauciņi, tad liekat lauciņos, ja jums nav, jūs iedomājaties, ka jums būs 36 lauciņas, maiņas, kastītes, kurās jūs saliksiet 9 kārtas 4 rindās. Un te arī ir sava veida maģija. Kā mēs zinām, šajā maģijas un kāršu pasaulē nav nejaušību. 9 kārtas, tas ir 9, tas ir numeroloģijā pamatskaitļu pēdējais no 1 līdz 9 noslēdzošais skaitlis. Tas ir veselums. Tā ir pilnība, tā ir visa pasaule. Līdzīgi kā taro kārtīs 22. lielais arkāns - pasaule. Pilnība, bagātība. 9 arī tieši tas pats smuki, tā rinda pilna vesela noslēdzās. Un 4 rindās 4 jau arī mums ir sakrāls sens skaitlis. Mums ir 4 stihijas, 4 debesu puses, 4 gada laiki. 4 dzīves arī tādas fāzes, augšana, ziedēšana, nobriešana un aiziešana. Tā kā tas arī ir tāds ļoti simbolisks maģisks skaitlis. Un te mēs nonākam pie nākamā svarīgā vēl bloka. Pieejas nolasīšanā.
Tātad, es jau jums teicu, ka nolasīt visus 36 lauciņus. Iedomājieties, jums ir jāuzraksta 36 formuliņas. 1 plus 2 ir 3. Jāsaliek vārdiņi kopā un 36 teikumi jāuzraksta. To arī var darīt. Agrāk tā arī darīja, bet no manas pieredzes ir tā, ka diezgan tā sparīgi mēs varam tikt no jātnieka nu vēl līdz mākoņiem, un tad jau tās enerģijas uzmanības jau sāk trūkt. Patiesībā tas ir ļoti grūti tādā veidā to darīt, bet to var darīt. Un, ja jums tas izdodas, un tā ir tāda vesela liela analīze, tad tur var arī pamanīt visādas interesantas likumsakarības un nianses, kā šie lauciņi savā starpā saistīti, kur ir uzkritis lācis, kas ir iekritis lāča lauciņā. Reizēm šīs ir vienādas kārtas, tātad tas ir dubults apstiprinājums. Tur var ieraudzīt arī to, par ko cilvēks vispār pat nav iedomājies, viņš par to vispār nav jautājis. Viņš ir jautājis par darbu, par naudu, par ģimenes lietām, bet kārtis ved viņu, piemēram, pie veselības lietām, ka nākamgad vajadzēs kārtīgi atjaunot veselību, pievērsties tātad visādām hroniskām kaitēm, tikt no viņām vaļā, it īpaši nākamgad čūskas gads. Tas ir tieši par medicīnu, dziedniecību, transformāciju, skaistumu, vecās ādas, veco kaišu nomešanu un atzimšanu jaunā spēkā. Nu, lūk, un tas ir tad, ja lasa visus 36 lauciņus. Bet, nu, tīri praktiski, man godīgi jāsaka, to ir diezgan grūti izdarīt, un reti kurš to dara. Bet, lai jums viss šis te bagātīgais kāršu vēstījums, visa šī lielā bilde paliek, pirmais, ko jūs, pirms jūs sākat lasīt un pētīt, visus tūkot, nofotografējiet. Jo ir ļoti grūti arī enerģētiski vienā mirklī saprast tos 36 lauciņus, jo visas kārtas tur, viena paceļ roku, klausies, paskaties te uz mani, otra tur, un patiesībā tas tāds kišum mišungs, un daudz ko jūs varēsiet saprast pēc kāda laika, tāpēc vienmēr nobildējiet. Īpaši varbūt arī kaut kādās tādās labās mēnesdienās, kad 6., 7. Mēnesdiena, kas ir maģiskās, vai tad, kad mēnesis ir vēzī, skorpionā, zivīs, kad intuīcija īpaši spēcīga, jūs atkal varat telefonu atvērt to bildi, paskatīties, man tā labs reku bija, un reku tajās žurkās man tur arī kaut kas tur mājas, ja, tā tad tur kaut kāda elektrība bija jāsalabo, vai vēl kaut kas, reku man mašīna bija servisā. Un tad jūs to ieraudzīsiet. Tāpēc vienmēr nobildējiet, lai jums tas viss paliek, un tad jūs arī mēnešu prognozi arī pa laikam varat palūkoties, kas un kā. Bet, jā, varat arī lielās bildes izlikumā paskatīties tikai vienu jautājumu. Tas arī ir veids, ka jūs varat, tas liekas, jā, un kā, tie, kas liek Lenormand kārtas, es jau izlikšu vienu kārtu vai 3. Kāpēc man skatīties lielo bildi? Bet tas arī ir vesels tāds maģisks process. Jūs liekat, jūs tur kaut ko saliekat, sakārtojat, sabīdat. Un, jā, šajā izlikumā var arī vienu jautājumu paskatīties. Piemēram, vai man nākamajā gadā būs pārmaiņas darbā? Bet atkal atceramies, nu tomēr visu gadu ir grūti kārtīgi paskatīties, tad tomēr mēs liekam pirmajā pusgadā. Pirmajā pusgadā mēs tā precizējam. Un tad mēs skatāmies darbs. Kura lauciņa stāsta par darbu? Protams, tas ir ankura lauciņš, jo tā ir mūsu darba dzīve, tā ir mūsu ikdienas, rutīnas darbs. Torņa lauciņš mums stāsta, jo tā ir mūsu karjera, mūsu darba līgums, mūsu darba pienākuma atbildības, saistības. Un lācis mums ir pašrealizācija, un labs arī ir darba karjeras kārts, meistars, cilvēks savā īstajā vietā, savā īstajā profesijā. Un tad mēs šajos lauciņos skatāmies, kāda kārts ir iekritusi. Vai tur ir stabilitātes kārts, vai tur ir pārmaiņu kārts. Un pārmaiņu kārts mums ir jātnieks, kuģis, stārķis. Tātad, ja sakrīt darba lauciņos kaut kur iekšā ir pārmaiņu kārtas, ja vēl 2 vai vispār gadās arī 3, tad tā ir pilnīgi 100% atbildi, ka kaut kas tur notiks. Kaut kas tur notiks. Un arī no tām tieši kombinācijām var pateikt, kas. Vai tas būs kaut kāda reorganizācija darbā, vai tā būs vispār aiziešana no darba vietas, vai atlaišana, vai vispār profesijas maiņa kaut kāda. Tā kā tur arī var pat vēl sīkāk saprast. Un trešā pieeja – pētīt pamata lauciņus. Kas ir tie pamata lauciņi? Tie ir tie, kas ir katra cilvēka dzīvē svarīgi, tie lielie pamatus, kā turās visa mūsu dzīve. Tā ir mūsu veselība, koka lauciņš, tā ir mūsu ģimene,
Tās ir mūsu attiecības, arī darbs, kāds vēl tur pieliek arī finanšu lauciņu. Tā kā mēs varam neskatīties visus 36 lauciņus, mēs varam paskatīties, kas mums notiek mājā, kas notiek ar mūsu veselību, kas notiek mūsu sirds lietās, sirds un gradzens. Sirds, ja nav partneris, vai tur būs romantika, iepazīšanās. Nu, un gradzens, ja jau ir ilgākas attiecības. Ankurs, arī darbs. Un arī atceramies arī gan lāča, lapsas un torņa lauciņi. Pamatlauciņi tātad. Un ceturtais veids, ko vēl mēs varam skatīties un iegūt tādu svarīgu informāciju un tādu atslēgas kāršu padomu un norādi. Reizēm cilvēks arī saka, nu man darbā viss kārtībā, attiecības arī normāls, veselība normāla un tā, bet nu, es gribu kaut ko, lai man kāds pasaka. Es gribu, kaut kas man jāzina. Tad jūs varat skatīties īpašos lauciņus, un šie īpašie lauciņi ir sievietes un vīrietes lauciņš. Ja tā ir sieviete, skatieties, kas ir iekritis 29. sievietes lauciņā. Kas šobrīd viņai vai jums pašai ir pats svarīgākais, kas ir pats nozīmīgākais? Kam ir jāpievērš uzmanība, kam ir jābūt par dzīves prioritāti, kas varbūt ir piemirsies tajā lielajā skrējienā. Ja tas ir vīrietis, tad skatās vīriešu lauciņā, kas viņam tur ir, kam jāpievērš uzmanība. Un vēl viens īpašais lauciņš ir jātnieka kārts. Jo tas ir pats pirmais lauciņš, ar ko sākas viss lielais izlikums. Un vispār kāršu izlikumos pati pirmā kārts ļoti daudz ko arī pasaka. Tai pašā trīskāršu izlikumā arī pat bieži ir tā, ka, nu, piemērs, vai šogad es aprecēšos un pirmā kārtas parādās gradzens. Ir izliktas 3 kārtas. Pirmā kārtas ir gradzens. Nu, skaidrs, jā, tā tad aprecēsies. Un nākamās kārtas mēs pat varam nevērt vaļā. Pirmā kārtas nosaka toni visām. Viņa ir pamata, viņa iedod to vektoru virzību. Un arī šajā lielajā izlikumā ļoti daudzās senās grāmatās saka, ka jātnieka lauciņš kā pirmais lauciņš parāda aktuālāko tēmu. Ja jūs liekat nākamā pirmā pusgada prognozi, tad jātnieka lauciņā parādīsies tēma numur 1. Kas jums tā visa pusgada laikā būs pats svarīgākais, aktuālākais? Kam jums būs jāpievērš uzmanība, gribi vai negribi patiesībā? Un tas ir tā kā fons, tā kā tāds virziens, vektors visam. Nu, arī tā jūs varat skatīties. Tā kā, ja jūs sākumā nobijāties, ka ir jāskatās visi 36, tad nē. Tad mēs varam izvēlēties vai nu kādus 4 pamatlauciņus, vai sievietes, vai vīriešu, vai meklēt atbildi savu konkrēto jautājumu. Piemēram, vai es drīzumā satikšu savu vīrieti, savu dzīves biedru. Tad skatāmies vīriešu lauciņā, mājiņā, kas tur ir iekritis, vai tur ir kaut kāda kustība pārmaiņas, varbūt tur ir iekritis vīrišķais personāžs, tur ir iekritis varbūt lācis, jātnieks, Lilija karalis, un tad vīrieša lauciņā ir iekšā vīrietis, nu tad tā ir skaidra atbilde, ka jā, drīzumā tur ir atsaucas vaļā uz pasākumiem, vēl mēs skatāmies, varbūt tur dārza kārtas, varbūt satiksies kaut kur lielveikalā, pasākumā, Ziemassvētku koncertā. Varbūt tur ir ankura kārtas, tad pasties, kas tur darbā, varbūt tev piegādās, kaut ko atvedīs, vai nāks labot printeri, vai vispār kāds kolēģis foršs tev tur jau sen jau grib laimes sakā tev dāvaniņu iemest, lai tu viņu izlozē. Tā kā mēs uzreiz skatāmies, kas tur ir iekritis, un tieši par vienu konkrēto jautājumu. Tad nu mēs esam tālāk. Tā, es skatos, vai jūs liekat kādus savus izlikumus, nesūtat piemērus, kas jums ir sievietes lauciņā, kas jums jātnieka lauciņā. Ja jūs neliekat, tad tas nekas. Tad kaut kādus piemērus mēs izdomāsim. Vineta saka, ka liek padrusciņai, jā, lai jūs redzat arī, kā tas saliekās kopā. Kā nolasīt vēstījumu? Kā nolasīt to lauciņu plus kārti? Tātad pats svarīgākais ir lauciņš. Tā kastīte mājiņa, kurā ir iekritusi iekšā kārts. Tā ir tā joma, dzīves joma. Vai tās ir attiecības, vai tas ir darbs, vai tā ir veselība, vai tā ir jūsu sirdslieta, bērnu lauciņš, kā jūsu bērniem ies, mazbērniem. Un otrā tā kārts paskaidro. Kad tas notiks, kas tur notiks, kas notiks darbā, kas notiks attiecībās, kas notiks biznesā, kas notiks ar tiem ceļojumiem, būs ceļojums vai nebūs ceļojums, un tā tālāk.
kas uz sirds, kas cilvēkam ļoti svarīgs sirds lauciņā, par kas viņu var ļoti saviļņot, kas viņu var tuvu sirdī nonākt, aizskart sirdi. Arī mēs varam sirds lauciņu pie īpašajiem lauciņiem pielikt klāt. Un tad liekam kopā. Tātad liekam šos vārdiņus kopā. Un šeit atkal es jums esmu sagādājis gatavu špikerīti. Redz, cik labi jūs jau rakstat. Gatavu špikerīti, kā šīs kartas salikt kopā. Nu, piemēram, tā, kurš mums pirmais drosminiece Vineta rakstīja, ka liek, bet vēl mums raksta jātnieka lauciņā jātnieks. Pārmaiņu un kustības lauciņā ir pārmaiņu kustības kārtas. Kaut kas noteikti mainīsies, kaut kāds jauns sākums. 1 un 1. Labs laiks, lai sāktu jaunas idejas, lai sāktu jaunus darbus. Tātad kaut ko iesāktu. Un Vineta raksta, ka sievietes lauciņā ir izskauta balss saites, balstiņa piekusa, ir stārts. Tad, ko mēs darām? Galvenais mums ir lauciņš mājiņa. Mēs ņemam, ja jums ir Lenormand Kāršu nozīmju grāmatiņa, ko es izveidoju pagājušajā gadā, vēl ir iespējams pasūtīt, vēl man grāmatiņas ir. Un meklējam tātad sievietes lauciņu. Jums atkal priekšā ir špikerīts, tātad tā ir 29. kārts, 29. lauciņš. Dodamies pie 29. Tātad 29 sieviete, atveram šo lapas pusi grāmatā un stārķis. Stārķim arī, redzat, ir cipariņš priekšā 17, un lai es varētu jums vairāk uzrakstīt un taupītu vietu grāmatā, neesmu rakstījusi 17 stārķis, jo jūs jau to zināsiet. Te man ir vienkārši numuriņš 17. Numuriņš 17. Un šeit jums ir tās kombinācijas, iespējamie varianti. To, ko es jums gribu pasvītrot, ka tie ir varianti. Tā nav gala negrozāmā akmenī kalta atbilde. Tie ir iespējamie varianti, lai jūsu intuīcija sadzirdētu. Iespējams, kādā no šiem te jūs jau atradīsiet to īsto. Bet varbūt jūsu varianta šeit nebūs, bet jūs kopā saliksies tie vārdiņi un jūs sajutīsiet to kāršu atbildi. Tā kā atcerieties, ka tie nav tikai vienīgie varianti. Tur var būt vēl 105 kombinācijas, bet te bišķiņ, lai jūs uzvestu uz tā pareizā ceļa. Un te mēs tātad skatāmies. Sievietes lauciņā stārķis šajā laikā pašai Vinetai būs ļoti svarīgi stārķis. Kas ir stārķis? Kas ir stārķi cilvēki? Tie ir mūsu tuvākie cilvēki, tuvākajā vidē. Tie ir mūsu ģimenes locekļi. Tie ir mūsu radinieki, tie var būt arī tuvākajā vidē kaimiņi, tie var būt arī darba kolektīvā tuvākie tādi cilvēki, piemēram, darba kabineta biedreni un tā tālāk. Un te mēs arī lasam radiniece, kaimiņiene, ārzemniece, jo stārķis ir gājputns, viņš dodas prom no Latvijas, pēc tam pavasarī atkal atgriežas. Tātad kontakti ar ārzemēm, varbūt arī radinieki, kur ir ārzemēs, varbūt ilgojās pēc draudzenes, kur ir ārzemēs, varbūt gribas kaut kur aizbraukt. Doties uz ārzemēm, tā kā stārķim, pacelties spārnos un kaut kādas pārmaiņas, svaigu gaisu, kaut kādas jaunas vēsmas. Medmāsa, jo stārķis ir rūpēšanās, stārķis ir svētels, kurš atnes mūs uz pasauli. Šeit, kā mēs zinām, bērniņus atnes, bet viņš mūs te nepamet. Viņš mūs sargā visu dzīvi un mums pavada. Tātad tās ir arī rūpes par tuvajiem cilvēkiem. Un arī, protams, tā no seniem laikiem ir arī grūtniecība vai vēlme būt kontaktā ar bērniem, varbūt jāapciemo krustbērniņi, māsas bērniņi un tā tālāk. Jā, un tādā veidā mēs liekam kopā variantus. Tātad šeit mums parādījās kā stārķis kā tuvākie cilvēki, stārķis kā ārzemes, stārķis kā pārmaiņas, jo gribas kaut ko mainīt, gribas kaut kur aizbraukt, gribas no tām 4 sienām kaut kur tikt ārā, brīvībā, pasaulē, gribas pacelties pārnos, gribas kaut ko. Stārķis bieži vien ir arī par pārvākšanos, gribas citā līgzdiņā, citā mājoklī, citā dzīvoklī. Tā mēs to visu liekam kopā. Tāpēc jums šeit arī ir ļoti foršs špikerītis. Jūs varat savu izdomāt, ko jūs jūtat, kas jums saliekās kopā, un jūs vēl varat paskatīties grāmatā tos iespējamos
variantus, kas ir daži. Nu, lūk, un tāpēc, lai es taupītu vietu, vēl kādu vārdiņu, vēl kādu ceļa norādītu jums ieliktu, nerakstīju atkal visus tos kāršu nosaukumus. Tāpēc jums tur ir cipariņi. Man ļoti bieži arī rakstīja un jautāja, kas tur pa cipariem, mēs nesaprotam, kā to izmantot. Nu, te es jums pastāstīju, kā tas ir domāts. Tā, un jā, kā nolasīt? Tā tad liekam kopā. Vēl paskatīsimies te piemēriņus, tūlīt palūkosim. Jā, mēs jau virzamies pie 8. Šoreiz solīju ātri jums pastāstīt. Tā, Egita mums raksta, ka jātnieka lauciņā ir slota. Jātnieka lauciņā ir slota jautājumā par māju. Tātad Egitai bija jautājums par māju. Un jātnieka lauciņā slota. Tātad te arī pirmais, ko mēs tātad skatāmies jātnieka lauciņā slota, tas, protams, nozīmē, ka ir pārmaiņas. Jā, Egita grib kaut ko ar to mājas lietām mainīt, varbūt arī kaut kur pārcelties, bet slota ir konflikts. 1 un 1, 11. kārtas, tātad nav skaidrības, ir iekšējais konflikts. Nav skaidrības par to, ko pati gribētu. Bet, ja jautājums par māju, tad mēs skatāmies, kas ir iekritis 4. mājas lauciņā. 4. mājas lauciņā mēs skatāmies. Un tad vai nu tur būs pārvākšanās vai nē. Jā, tā kā jāatrod tāda skaidrība vispār par šo jautājumu. Tā, Solvit mums raksta, ka jātnieka lauciņā ir čūska. Tā tad arī, kas svarīgs šobrīd? Ļoti svarīgs ir veselības jautājumi, jo čūski ir par veselību, par enerģiju. Tā tad arī čūska ir sievišķais personāžs pirmajā vietā, galvenā tēma. Tu pati, kā sieviete, tavas vēlmes, tavas vajadzības, čūska ir gudrība, čūska ir stratēģija. Jātnieks, viņš ir tāds strauji, kaut ko ātri mainīt, bet čūska saka, nekādas spontānās pārmaiņas, jo čūska visu izvērtēs, nogaidīs, izdomā un tad kārtīgi, un lai tas tev ilgtermiņā būtu labi. Divas pretējas kārtas, divi pretēji lauciņi saliekās. Uzreiz saka, ka tā kā nesteigties, nekādas spontānās pārmaiņas, braucienu idejas, čūska izdomā, novērtē, ievāc informāciju un pieņem gudru lēmumu. Jānina mums raksta, ka sievietes lauciņā ir koks. Tātad koks mums stāsta par veselības tēmu atkal, viena no galvenajām veselības kārtīm. Stāsta arī par ģimeni, par dzimtas lietām, par radiniekiem. Koks arī stāsta par to, ka Janina tagad domā ļoti daudz par tādām lielām idejām, par to, kas varētu būt ilgtermiņā, kas varētu plaukt un zaļot, jo koks ir ļoti tāda ilga, grandioza kārtas. Tā tad ir vēlme pēc kaut kādiem tādiem vai nu lieliem projektiem, vai lielām dzīves pārmaiņām, vai kaut kādiem lieliem darbiem. Šobrīd. Un, protams, enerģija, jāatjauno enerģiju, un koks to saka darīt, protams, arī ar dabas resursiem. Tā, Ijai, sievietes lauciņā ir sirds. Nu tā tad sieviete un sirds, sieviete plus emocijas. Ļoti daudz ņem visu šobrīd pie sirds. Ļoti daudz visu laiž pie sirds. Par ļoti daudz ko uztraucās, vai arī ir kaut kāda viena konkrēta lieta, par ko ļoti daudz tagad uztraucās. Sirds ir arī subjektīvā dzīves uztvere. Arī iesaka tā kā noskaidrot lietas, nepaļauties uz tādām karstām emocijām, jo sirds ir ļoti tāda karsta, strauja kārts. Protams, arī iesaka klausīt savai sirdsbalsī, nomierināt to prātu, emocijas, apstāties un tad pajautāt savai sirdī, kas man būtu jādara. Līgai ir interesanta kombinācija sieviete plus izskats. Sieviete plus izskats. Izskats ir kaut kas pēkšņs, negaidīts un neatgriezenisks. Es teiktu tā, ka te ir ļoti svarīgi kaut kādas senas saiknes, saistības, attiecības izbeigt. Kaut kam ir jāpasaka stingrs nē. Stingrs nē. Nu, un tad mēs arī atkal varam. Īstenībā es jau esmu aizmirsus, ko es esmu sarakstījis. Paskatīsimies, kas mums te vēl ir. 29, tātad sievietes lauciņš un izskats. Mums ir izskats 10. kārts.
Izskats, nu, protams, tradicionāli pēc veciem laikiem tā var būt arī kaut kāda operācija, vai zoba salabošana, vai nagu nogriešana, to, ko ar asmeni, ar nazi nogriež. Matu arī, jā, kaut kāda imidža maiņa. Tad mums šeit ir arī šķiršanās no sievietes, bet es bieži vien saku, tās ir mūsu vecās attiecības, enerģētiskās saiknes, kuras jānogriež kā ar nazi. Pavāres, konditoris, visu kaut ko darīt, griezt un veidot arī varbūt. Jā, varbūt arī tā ir brīdinājuma kārts. Tā ir brīdinājuma kārts jāuzmanās, varbūt arī no sievietēm tādām, kuras var iecirst tādu asu dunci mugurā. Tur vajag tā pasēdēt, tur, kur ir tāds brīdinājuma kārtnis. Kas ir brīdinājuma kārts? Izskapts. Arī slotiņa viņa tāda, tur ir arī gan žagari, gan rīksta, gan pātaga. Vecais nosaukums ir tāda sāpīga kārts. Brīdinājuma kārts noteikti būs žurkas, brīdinājuma kārts būs zārks, krusts. Tur tad mēs pasēžam divreiz ilgāk, mierīgi un mēģinam saprast, kas tur ir domāts. Nekad neņemam pašu briesmīgāko variantu, mēģinam saprast, kas tur ir, par ko man kārts grib brīdināt, kādu padomu viņas man grib dot. Tā. Zārka mājā krustcilindē interesanta kombinācija. Tas nozīmē to, ka kāda lieta noslēgsies. Divas beigu kārtas. Divas izteiktas beigu kārtas. Tā, nu lūk, vēl palūkosimies. Sievietes lauciņā kalns uzstādīt augstus mērķus. Arī labs laiks karjerai, lieliem projektiem, ilgtermiņa projektiem, kuriem ir vajadzīgs daudz laika. Ilona mums jautā par divu kāršu kombināciju. Ja lasa sievietes stārtis, tad tūkojums ir cits nekā lasot tūkojums stārtis sieviete. Jā, tomēr ir savādāk. Tomēr ir savādāk. Arī grāmatā jūs skatoties redzēsiet nianses, ka atšķirās, jo galvenais ir lauciņš. Tātad, ja sievietes kārts mums tur ir, tad viņa mums stāstīs par šo sievieti, par jūsu pašu, vai par jūsu draudzeni, vai kolēģi, vai jūsu meitu. Viņa stāstīs par cilvēku. Stārķa lauciņš ir citi cilvēki pirmām kārtām. Tie ir citi cilvēki. Tā var būt jūsu māte, tā var būt jūsu māsa, jo tie ir radinieki. Tā var būt jūsu arī krustmāte, tā var būt jūsu kaut kāda kaimiņiene. Tas ir stārķis, ir cits, tā ir sociāla kārts. Sievietes lauciņš ir individuāli par jums, par konkrētu cilvēku, bet stārķis ir pat kaut kādiem citiem, bet tuvā lokā esošiem cilvēkiem. Un stārķis ir pārmaiņu kārts, stārķis ir ārzemju kārts, stārķis ir mājokļa kārts, stārķis ir bērnu kārts. Un tas, kas iekrīt stārķa lauciņā, stāsta par viņiem. Par viņiem. Jā, tā kā galvenais ir lauciņš, kur iekrīt. Tā ir tā tēma. Un tā kārts, kas tur iekrīt iekšā, ir tas, ko es rakstu. Kas, kāds, kur, kad, kādā veidā, kas tur notiks. Tā kā primārais mums vienmēr ir tūkojumi atšķirās un tā nianses atšķirās. Sākumā ir to grūti uztvert. Sākumā ir to grūti saprast. Tas nāk tikai ar laiku. Tā, Agnese mums raksta, pirmajā lauciņā vīrietis, 29. sievietes lauciņā gradzens. Laba sadarbība ar vīriešiem, jā, var veidot kaut kādas sadarbības, partnerības vīrieši, lai pilda savus pienākumus, solījumus, saistības attiecībā pret 29 sievieti. Jā. Vīrieši ieņem svarīgu lomu, jo pirmais lauciņš ir jātnieks un vēl vīriešu kārts un vēl pa virsmu vīrietis. Tā kā dubultā. Tur, kur ir dubultie apstiprinājumi, darbs ar darbu kopā, nauda ar naudu, nu tā ir 100% garantīta. Tur kārts, iedomājieties, kā viņām bija jāsamaisās, lai viņas iekrast tieši tur un jums pateiktu, klausies, nākamgad uz to darbu koncentrējies, vai nākamgad vari papildus nopelnīt, ņem visus piedāvājumus, projektiņus un tā tālāk. Tur, kur ir divas kārtas sakrīt, vai tur, kur ir apmainītām vietām. Piemēram, uz lāča kārts ir kuģis un uz kuģa kārts ir lācis. Tātad veids, lācis plus kuģis ir veids, kā cilvēks izpaužās, viņa resursi, talanti, spējas, izmainīsies un kuģis paliks lielāks vairāk. Tātad vai nu pašvērtējums, augs un drosme un enerģija,
un vairāk. Un savukārt kuģis ir liels pārmaiņas dzīvē, kādā jomā, cilvēka personībā, lācī. Un viņas abas divas ir sakritušas, tātad tur tie vēstījumi jums ir, jā, jūs varat pameklēt. Arī, ja jūs paskatāties speciālos lauciņus īpašos un vēl meklēt šādas te sakritības. Reizēm ļoti interesanti kārtas veidot pat trīskāršas kombinācijas. Piemēram, uz koka kārts ir lapsa, uz lapsas kārts ir lācis un uz lāča kārts ir koks. Viņas trietā ir savā starpā saistītas. Tad tur var atkal ieslēgt izmeklēšanu un pierakstīt to kombināciju un pēc tam padomāt, kas tur ir domāts. Kā tur tas viss saslēdzās kopā. Jā, reizēm kārtas tā dara. Citreiz četri, bet tas ir retāk. Bet 2 un 3, tur, kur viņas apmainās vietām, tas ir kaut kas ļoti svarīgs. Tas ir kaut kas ļoti īpašs, ko jums kārts grib pateikt. Tā nav nejaušība. Un tādas sakritības, lai izveidotos, nu, tur ir jābūt diezgan lielai enerģijai, lai kārtas tā sakrīt. Īsi saka, paldies. Jā. Nu, lūk, un te var arī var tādā veidā putnu lauciņā stārķis. Nu, vēl mājai paskatīsimies. Tātad, putnu lauciņš 12. augšā lielo 12. meklējumu. 12. Dodamies 12. Ļoti labs piemērs. Jums šeit vēl vienu knifu es jums pastāstīšu, jo es zinu, ka šodien ir ļoti daudz, kas vēl pat nezina par Lenormand kārtīm. Agnes saka paldies. Tad, kad man pasaka paldies, mans kursants jau zina, ka tad man palaiž vaļā. Tad es varu. Jo īstenībā man tur jau interesants domas par to Agneses tiem sadarbībām vīriešiem radās. Jā, un manā grāmatiņā tātad 12 ir putni, un mēs šķiram tālāk, un 12 ir pūces. Kas tie pa brīnumiem tagad te ir? Lenormand kārtīs dažos komplektos atšķirās 12. kārts. Dažos komplektos ir putnu kārts, kas ir priecīgie, bezbēdīgie, bezrūpīgie, sīkumainie, mazie putniņi, kas nevar nosēdēt vienā vietā. Un citos komplektos 12. numurs ir pūces. Un pūces, viņas var uz viena zara sēdēt stundām ilgi. Viņas ilgi var runāt, viņas mazos čatiņos nepiedalās. Viņas nav baigi priecīgās, viņas ir ļoti nopietnās un ļoti gudrās un viedās, tā kā tās ir divas dažādas kārtas. Un tāpēc ir 12. numuri. Un tāpēc arī jūs redzēsiet šeit te, arī, piemēram, bērna kārts ir 11, ir 12. numuriņš un ir atkal 12. numuriņš. Un tad jūs redzat bērnu grupā, sarunas par bērniem, bērnu fantāzijas, un tad mēs uztraukumi par bērniem, cilvēks pārdzīvo, nemiers un tā tālāk, atmiņas par bērnību. Tās ir tātad pirmais 12. ir putni, un otrais 12. ir pūces. Jūs to varat kādā brīdī kaut kur savu pierakstīt, bet pēc kāda laika jūs pieradīsiet un atšķirsiet to. Tāpēc, jā, ir 12. numuriņi arī šeit. To man arī ir jautājuši. Tas viss bija lapu taupīšanas nolūkos, jo tās informācijas man tik daudz, ka mākslinieci teica, griez nos, tur nelien iekšā, lapās nelien iekšā. Tāpēc man ir ļoti dīvaini tagad, kad nāk kāršu grāmatas, kur puslapa ir tukša. Vai tiešām tur nebija vispār ko vēl uzrakstīt, jo par kārtīm var sarakstīt milzīgas grāmatas. Nu, lūk, tāpēc man te arī tādā nav viss tas pielikts. Un mums bija putnu lauciņā stārķis, tātad ņemam 12. numuriņu putni, braucam uz 17. numuriņu stārķis un lāsam variantus. Un tad mums arī tā, kā bija vārdiņš, Maija domā, kurš no tiem variantiem varētu būt, vai tur vēl izveidosies vēl viens variants. Tātad lidojums, jo iedomājieties, 2 putnu kārtas. Pacelties pārnos, kaut kur kustēties. 2 putni ir tādi tuvāki gabali, jo mazās zīlītes un strāzdiņi nevar tur ļoti tālu aizlidot kilometriem tālu, bet stārķis var aizlidot arī līdz Āfrikai. Tātad kustība, kaut kāds lidojums, došanās kaut kur būs, jo 2 putnu kārtas. Pārcelšanās, raizes ceļā, putni, uztraukumi, sīkumi, vai es paņēmu termosu, vai es ielēju degvielu, vai es paņēmu dāvanu. Ceļā stārķis ir kaut kur doties. Negaidītas, satraucošas pārmaiņas. Putni ir kaut kas negaidīts, pēkšņi kāds piezvanīja un stārķis pārmaiņas. Klausies, tev jaunajā gadā nav jābrauc uz Rīgu, bet uz Alūksni. Kā, kur tik tālu? Jā, mēs visi tomēr pie Omas Alūksnē tiekamies. Un pārslēdzies uz jauniem uzdevumiem,
Putni arī tā tad ir jauns prioritāts, jauna uzdevums, stārts, lielais uzdevums. Sarunas novedīs pie pārmaiņas. Putni ir sarunas, zvani, vēstules, čati, un stārts ir pārmaiņas. Tātad putniņi pavēstīs kādu svarīgu informāciju, kas pēc tam kaut ko svarīgu dzīvē izmainīs. Stārts. Tā mēs to liekam kopā. Tā mēs to liekam kopā. Tāpēc es teicu, ka visus 36 izanalizēt lauciņus, tās ir tiešām, nu, ja tā rūpīgi un uzmanīgi to dara, tās 2-3 stundas. Bet tas ir to vērts, jo tik interesantas lietas var redzēt. Jā, kā beigt darbu? Kā beigt darbu? Tā, skatāmies. Man jau arī sveicīt beidzās. Tā, lai man te nesadeg mans trauciņš nukais. Beigt darbu, pateikt paldies. Tā kā es teicu, visiem maģiskiem rīkiem, lai kas tas arī būtu, varbūt tās ir jūsu maģiskās otas, mākslinieciskās otas, varbūt tas ir jūsu kaut kāds instruments, varbūt tas ir vēl kaut kas, ir jāpasaka paldies. Arī pasakam paldies galdautiņam, ja tas ir speciālais galdautiņš ar kaut ko. Bet arī, ja tas ir pelēkais linu galdautiņš, paldies, ka tu man atkal parādīji, paldies, ka tu atvēries, paldies, ka tu aizveries, arī kārtim sakam paldies. Un galdautiņu glabā ar uzrakstiem uz iekšpusi. Ja jums būs manis veidotais Lenormand kāršu galdautiņš, tad arī salokat tā, lai, Egita saka paldies, lai uzraksti simboli ir uz iekšpusi. Jo, nu, es to saucu tā, lai nestarojas apkārt. Arī kārtī viens no vecajiem glabāšanas noteikumiem bija kārtis vinetē. Paldies! Paskatījāmies drusku. Kārtis glabāt ar zīmējumiem uz leju. Ja tā ir jūsu kastīte vai tas ir maisiņš, ja tā ir kastīte, tad noliekat uz zīmējums uz leju, paliek muguriņa augšā, uzliekat vāciņu un liekat tiešā skapī. Līgai ar paldies! Un, ja tas ir maisiņš, tad ieliekat maisiņā un maisiņu liekat guļus, lai simboli ir uz leju. Jo visi šie te maģiskie simboli nes kaut kādu enerģiju. Jebkuras zīmes, jebkuras krāsas, cipari, viss, kas ir jums apkārt, nes jums kaut kādu enerģiju, informāciju. Tāpēc arī patiesībā ziemas salgriežu laiks ir tāds, arī tagad 2000 mēnesis būs, visi ies uz attīrīšanos, paskatieties, kas atrodas jūsu istabā, kas atrodas jūsu guļamistabās. Bildes, vecas avīzes, vecas lietas, varbūt fotogrāfijas, kuras jums varbūt vairs nav tik priecīgs. Viss tas uz jums iedarbojās, uz jūsu, jūs to pirmkārt redzat, otrkārt tas iedarbojas uz jūsu zemapziņu. Arī visi džemperi, visi uzraksti, viss, ko jūs velkat, viss, kas ir jums apkārt. Tāpēc jūs varat sakārtot savu apkārtējo vidi un jūs tādā veidā sakārtosiet arī savu dzīvi. Tāpēc arī visi šie te maģiskie priekšmeti, lai neiedarbojās. Tātad galdautiņu arī glabāja citiem nepieejamā vietā, nu, lai gadījumā tur kāds nepadomā, paņem kaut kur līdzi vai kaut kā, vai bērni kaut kur paņemt līdzi uz vizuālo mākslu vai vēl kaut kur. Bet, ja jums mājās svešinieku nav, vai jūsu mājnieki ir ar to mierā, tad var likt arī šāds galdautiņus pie sienas. Man, piemēram, šeit, manā, kā saka, studijā, ir šāds te galdautiņš pie sienas ar lielajiem erceņģeļiem. Es to stāstu arī savām kursantēm, kas tas tāds ir, kas uz viņām starojās, uz ko viņas skatās 3 stundas. Lielie erceņģeļi ir tieši tās pašas lielās kosmiskās enerģijas. Zem katra ir arī planētas. Gabriels mums ir... Tā, mēnesis, te mums ir Mihails, Saule, tas ir tieši tas pats, tā ir tāpat astroloģija. Jā, un arī šo te lielo Granta Blue galdautiņu jūs varat arī mācīties, ik pa laikam atcerēties tā 22. lauciņš, mums tur bija krustcels, tā ir izvēle, lēmums, pārmaiņas, kustība, ceļš. Un arī jūs varat izprintēt to mācību materiālu, ko es jums aizsūtīju, tur jums būs vēl citi vārdiņi. Jo, kā jau es teicu, uz tiem lauciņiem, kas ir nodrukāti, tie nav vienīgie, tie ir tādi, nu, tādi pamatvarianti, bet arī tajā mācību materiālā, ko es jums aizsūtīju, tur būs vēl visādi forši vārdiņi. Jā, un tad arī tagad reklāmas pauze. Varu priecīgi paziņot, ka mūsu teorētiskā praktiskā daļa šodien beigusies. Te būs vēl mazi 3 jaunumiņi. Tātad, jā, šie te galdautiņi vēl var pasūtīt. Arī varat gan izmantot, gan mācīties, un arī jums šodien, kas piedalījās šajā nodarbībā ar atslēgas vārdu, ja jūs e-pastiņā laimeskārtas@gmail.com uzrakstīsiet, tad būs svētku laika bezmaksas piegāde. Un vēl aicinu jūs satikties pēc 2 dienām, ceturtdien, 7:00, lai līdzīgā veidā
apgūt arī seno astroloģisko māju izlikumu, kur princips ir tas pats. Mums ir 12 lauciņi, kur jūs arī pamācīsieties reizē gan kāršu likšanu, gan arī astroloģiju. Astroloģijas pamatus, kurus cilvēki mācās gadiem garos kursos, gan 12 mājas lielās cilvēka dzīves jomas, gan 12 zodieka zīmes. Varēs arī šādu te galdautiņu pasūtīt. Jā, un šo arī var izmantot kā nākamā gada pusgada prognozi. Un no 15. janvāra ir vēl viens jaunums, kā mēs varam satikties visu nākamo gadu. Tie ir tādi kā kursi vai nodarbību cikls, 12 mēneši, 12 nodarbības. Katru mēnesi viena nodarbība, trešdienās, 6:00 vakarā, vai arī ierakstā, kur mēs apgūsim ļoti daudz likteņa pētīšanas, nākotnes lūkošanas, praktiskās metodas. Ja mēs skatīsimies astroloģiju, tad mēs konkrēti jūsu astroloģiskās kartēs pētīsim, ko jums stāsta Venēra, ko jums stāsta Marss. Mēs neklausīsimies 3 stundas par Venēru, par rīta vakara Venēru, par Marsu. Mēs uzreiz konkrēti jūsu kartē jau pētīsim, ko tas mums stāsta. Skatīsimies skaitļus, pētīsim jūsu rokas, pētīsim zīmes uz sejas, pētīsim enerģētiskos centrus, runas, kas ir liels izaicinājums, arī kaut kādus pamatvārdiņus, ja būs interese. Var pieteikties manā e-pastā, var iesūtīt arī savas vēlmes. Rezultātā mums būs vesela mapīte par sevi, par kaut kādām jaunām savām lietām, ko jūs par sevi izpētīsiet, ko jūs jau zinājāt, ko jūs nezinājāt. Jūs pēc šīm te metodēm, praktiskām formulām un zināšanām varēsiet izskaitļot un izpētīt arī savus mīļos mainiekus, partnerus, bērnus un biznesa partnerus un dzīves biedrus. Un vīriem varbūt kādas jaunas iespējas atrast. Tā kā tas ir tāds nākamgad lielais izaicinājums un lielais mērķis. Apvienot visas tās daudzās zināšanas, kuras es zinu, vienā tādā lielā nodarbību blokā. Katru mēnesi viena nodarbība, brīvs apmeklējums. Paldies jums arī par izturību šajā vakarā. Paldies, ka jūs bijāt, jo šis lielais pirmssvētku laiks un skrējiens mums ir saspringts. Paldies par jūsu laiku, paldies par jūsu enerģiju, par jūsu sirsniņām. Nu, un tad jau kaut kad atkal tiekamies, vai nu ceturtdien, vai nu kursos, vai nu pasākumos. Jā. Un galvenais, lai jums izdodas jauka runāšanās ar kārtīm. Jā, lai jums jaukas prognozes.